minēju, šī piekaba būs domāta 2 vai 3 cilvēkiem. Šeit mums ir liela divguļamā gulta, un šeit ir iespējams izveidot vēl vienu atsevišķu gultu, kurā var gulēt kāds mazāks cilvēks, pieņemsim bērnu. Šeit mums ir ļoti lieli logi, plaši, kuriem ir arī aizskari, lai mēs uz nakti varam nodalīt. Visi logi ir atverami. Līdz ar to ventilēšana šajā piekabē nebūs problēmas, kas noteikti jāmin. Šīs te sienas nav pildītas ar koku, tas nozīmē, ka šeit nav iespējams, ka kaut kas sapūst. Plus ir ražotāja garantija uz 12 gadiem, līdz ar to jums par mitru kaut kādām sūcēm nav jāuztraucās 12 gadus. Kā jau arī iepriekšējos apskatos esmu minējis, LMC izcēlies ar to, ka viņiem ir īpašs dizains, kas ir drošs bērniem bez asiem stūriem, tā sauktais japāņu dizains. Šeit mums ir gāzes struma sildītājs, kurš izvēl siltumu gan no turienes, gan visur cauri mašīnai. Ir tādas vietas, mazi punkti, no kuriem pūš silto gaisu. Līdz ar to rodās patīkama mājīga sajūta un visā šīs te piekabes garumā ir siltums, nevis tikai no turienes. Šeit mums ir skapīši nodaļa, kuros varam novietot savas mantas. Arī pie gultas ir skapīts ar automātisko gaismu. Kā jau minēju, bagāžnieks nav nodalīts, līdz ar to, ja šeit jums atrodas kādas mantas, kuras ir nepieciešams, viņas var viegli paņemt, neizejot ārā no piekabes. Šeit mums ir vēl viens nodalījums, kurā novietot savas mantas. Visi skapīši ir aprīkoti ar automātisko gaismu, un arī nav jāuztraucas par to, ka telefons izlādēsies. Šeit mums ir USB pieslēguma vietas, līdz ar to arī telefona vienmēr būs uzlādēta kapi. Šis ir sadalas kapis, līdz ar to šeit arī visi drošinātāji būs, lai nekas neatgadās. Šeit mums ir leduskapis ar saldēšanas funkciju. Pietiekami liels ģimenei, lai gan šeit ir iespējams tikai 3 cilvēkiem. Ir duša apvienota ar tualeti. Neminēja tīrais ūdens šeit ir 50 litri un netīriem ūdeņiem ir 27 litri, kā arī kanalizācijas tvertne tāda pati kā kemperi. Vannas istaba ir pietiekami liela izmēra, bet šeit ir arī tāda nianse, ka pieņemsim dušu, jūs varat izmantot arī ārā, teiksim, pēc jūras apmeklējuma. Jūs varat izlūkt viņu ārā vai izmazgāt tvertnes vai kādas somas. Tā ir ļoti interesanta funkcija un noteikti ļoti noderīga. Kā jau minēju, visi logi ir atverami, līdz ar to arī nav jāuztraucās par sasmukušu gaisu vai karstā laikā braucot uz siltām zemēm. Vienmēr jums pietiks patīkama gaisa, nebūs sajūta kā koncertu punģa. Mums ir arī virtuves zona, kurā mums atrodas 3 degļu plīts un izliedze. Šeit mums ir arī iespējams pievienot kafijas aparātu. Mums ir 220 rozeti, kura strādās no elektrības pieslēguma atpusē. Ja elektrība nav pieslēgta, tad diemžēl tas neizdosies. Kā jau minēju, visos logos ir aptumšošanas funkcija šāda te. Līdz ar to uz nakti ejot mēs varam sagatavot kemperi gulēšanai un vietā, kur nolikt krūzītes trauciņus. Ir arī gāzes vārstuļi, līdz ar to, ja plānojam izmantot plīti, tad atgriežam vaļā gāzi, vai tas pats attiecas uz siltumu. Līdz ar to, ja sajūtam kaut kādu gāzes smaku, šeit mēs varam visu nokrist nost un parūpēties par to, ka nekāda gāze nekur neiet garām. Jā, šeit mums ir arī iespējams aizvest mostītu sīkums, bet patīkams. Šeit ir arī interesanti, ka tās ir divdaļīgas durvis. Ir iespējams aizvērt arī šādu. Ja, pieņemsim, jums ir suņi, mazi bērni, kuriem ir jāpaliek iekšā, tad varam izmantot šīs te durvis. Paldies, ka skatījāties. Ja jums ir interesi šo te piekabi iegādāties vai iznomāt uz vasaras periodu, tad droši piesakieties pie mums Kemperi 365, atrodamies Berģos. Ar prieku gaidīsim jūsu zvanu. Paldies, ka skatījāties. Visu labu!